Tuvojoties zinību dienai gadu savus profesionālos svētkus atzīmē pedagoģi. Kandavas novadā jau par tradīciju kļuvis gadskārtējo novada skolotāju konferenci rīkotī gadu citā pagastā. Šoreiz mājastāvu lomā Vānas pamatskola, un svētki sākās ar Vānas skolas jauno himnu. Mana skola ir smaids, manas bērnības zeme, mēs tur domām par ziediem šai pasaulē. Es tos ņēmu kārtīgi, dodu tālāk, lai ņem mūsu stādītās abeles zied. Mūsu stādītās abeles zied. Kandavas novadā šogad neviena skola nav slēgta, un jauno mācību gadu uzsāks 2 vidusskolas, 1 profesionālās izglītības skola, 3 profesionālās ievirzes skolas, bērnudārs un 4 pamatskolas. Skola ir gatava, visu strādājām un darījām. Tika remontēts telpas pirmskolas izglītības iestādē Vārpiņa. Tad, ja jūs labi ievērojat, tad šeit parkā ir vairāk celiņi tapuši, lai bērniem rudens dubļainajās dienās būtu ērtāk tikt uz skolu. Viss notiek. Ar šo mācību gadu novadā visiem 5. līdz 9. klašu skolēniem tiks nodrošināts arī brīvpusdienas. Mazāks skaidrības gan ir par jaunā skolotāju atalgojuma modeļu ieviešanu dzīvē. Par to domājam katru dienu, bet vēl visi gali kopējie nav savilkti kopā, jo bērnu skaits vēl var mainīties līdz 1. septembrim. Pienāks 1. septembris, tad arī atlocīsim piedurknes, ķersimies pie darba, tad būs visi rezultāti zinām, tad arī būs galīgais viss rēķins zināms. Kā šobrīd izskatās, būs pedagoģi ieguvēji? Es domāju, ka nekas liels nebūs iegūts. Vienīgais ir iegūts tas, ka nervu slodze lielāka, jā, jo, diemžēl, tā ir. Kas attiecās uz pirmskolas izglītības pedagogiem, tad tur gan. Tur pašlaik iznāk tā, ka 30 stundu vietā jāstrādā 40 pie pilnas slodzes. Pašvaldība domā to, ka tomēr ļaut strādāt tikai 30. Jau tradicionāli sagaidot jauno mācību gadu novadā 7 nominācijās tika godināti labākie skolotāji. Noskaņojums ir brīnišķīgs. Tāda atzinība no skolas vadības, no bērniem, no kolēģiem, no vecākiem, tas ir kolosāli. Un es esmu vienkārši ļoti pateicīga Dievam par to, ka viņš man ir devis tādus skolniekus, kuri ir tik atsaucīgi, tik zinātkāri, tik spožām acīm, ka man ir laime viņus mācīt. Bet visskaļākie aplausi skanēja skolotājai Dzintarei Tauriņai, kura skolā nostrādājusi 55 gadus, no tiem 50 Kandavas internāta vidusskolā. Aizvadītais mācību gads gan bijis pēdējais skolotājs lomā, un tagad skolotāja Dzintara nodošoties savai otrai mīlestībai – zīmēšanai. Būs jau diezgan savādi. Grūti būs. Domāju, kad uz skolā tad nenāks ar tai 1. septembrī. Jo tad jau būs tā kā bišķiņ skumji. Bet citādi es domāju, ka es ar sevi jau pieradinājis pie tā, cik ilgi es varu. Jo es esmu sasnieguši jau pamatīgu vecumu, lai es vēl tagad varētu strādāt. Jauno mācību gadu Kandavas novadā uzsāks ap 300 pedagogu un vairāk nekā 2000 skolēnu.